Ir pagājusi diennakts kopš zābakus izmazgājām. Zābaki ir izžuvuši un var uzsākt otro apkopes posmu. Izmantošu lova 3-stūra veida birstīti. Ar birsti uzkasam visas zamšādas detaļas. Zefīra modelim zamšādas salīdzinoši ir maz, bet citiem lova modeļiem Z sērijai, Z6, Z8 zamšāda ir daudz vairāk. Uzkasīšana ar zamšādu ir nepieciešama, lai izveidotu ādā poras un lai āda pēc tam vieglāk uzņem lova aktīvu krēmu. Divu veidu lova aktīvie krēmi. Melnā krāsa ir paredzēta melnas krāsas apaviem un bezkrāsainais brūnajiem Coyote Desert paredzēti pārējām lova krāsām. Ņemam lova aktīvu krēmu, taisam vaļā. Un šeit ir viņam galā paralona aplikators. Un kas ir svarīgi, ar šo te krēmu drīkst iekrēmot tikai zamšādas detaļas. Nekādā gadījumā nevajag krēmot šo te sintētiskā auduma daļu. Krēmojam tikai zamšādu. Sintētiskā auduma daļu nē, jo, ja krēmos sintētisku audumu, var palikt pleķi un plus var tikt bojātas arī membrāna. Uzklājām krēmu uz visām zamšādas detaļām. Šī te aktīvā krēma uzklāšana nodrošina to, ka zamšāda saglabā lokanību, elastību un viņa neplīst. Blakus ātrai žāvēšanai nepareizai vēl viena, teiksim, bīstamā lieta zamšādai ir sviedru, kas izdalās tad, kad jūs nesējat zābakus pie slodzes. No sviedriem zamšāda tiek cietināta, un, ja neveic viņas regulāri apkopi, tad viņa plaisā. Ok, pēc tam, kad esam uzklājuši šo te aktīvo krēmu, mēs viņu vēl papildus iestrādājām apavos ar apavu birsti. No aktīvā krēma uzklāšanas apaviem var nedaudz mainīties tonis. Un tagad pēc apstrādes ar aktīvo krēmu atkal zābakam ir jāiežūst. Pilns apkopes cikls apaviem nav ātrs process. Nepieciešams tam ir laiks, pacietība un rūpe neliela par saviem apaviem. Nākošajā video būs tad 3. noslēdzošais apavu apkopes posms. Seko līdzi un tiekamies!